Es neko šeit neredzu, un tagad redzu. Tā, cienījamie draugiem LV lietotājiem. Tad lūk, arī man kaut kāds mazs pārsteigums ir jums. Tā lūk. Lūk, es atrodos Zviedrijas jūrmalā. Tad tāda pati pilsētiņa, tā kā Jūrmala, mums šeit ir Zviedrijā. Lūk, šādi te izskatās. Šādi te izskatās. Nu, smuki jau īstenībā izskatās. Te reku ir akmentiņi, un tur jau ir tāpat kā pie mums, tā kā pie jums, var teikt, nu jau smiltiņas. Nu, decembra mēnesis, jūs redzat, es nemaz nezinu, šodien 10. decembris, redziet, jums jau tur ir sniedziņš, mums ir pat sniedziņi nav, kaut gan esmu atbraucis, kaut kādus, nezinu, 170 kilometrus uz ziemeļiem pat no Getaborgas, jā. Tātad mums te notikās pirms fests. Un esmu pamodies, jau pulkstenis ir jau kaut kur 11, un esmu pamodies, apmazgājies, pabrokastojis un tā tālāk. Tā, iesim, pastīties dabas ainavas. Te vēl, nezinu, noteikti jau vajadzētu būt trepītēm kaut kur noiet lejā, apskatīt plašumu. Jā, kā tāda tīša redzēt. Nostabilizējies. Tā jau mēs varam kaut ko redzēt. Iekonomēt uz soļiem pievelkot kameru klāt, jā. Jā. Paņemam atpakaļ, lai kaut kas vairāk kadrā tiek. Un dosimies tālāk. Drīz tad man esmu jau paēdis, bet drīz atkal man tā ēdinās. Un ziniet, ja pēc tādas nelielas uzdzīves jau negribas nemaz tā ēst, kā bāži iekšā, saprot. Bet, vienīgais labums ir tas, kad ēdiet jau cik gribiet, jā. Un ja tu nevēlies, tad arī neēdi. Tā, visur šeit ir piebāsts ar ņamu, drīz jau vērsies vaļā, drīz jau te viss notiksies. Daudz cilvēki ir vairāk noguruši nekā es patiesībā, jo es jau rātnes puika laicīgi eju gulēt. Jā, tālūk. Tā mēs te dodamies uz pašu pļažu. Jā, uz pašu pļažu. Dodamies. Starp citu, 7. šeit būs abas koncerts, jā. Ja ir vēlēšanās atbraukt kādam, tad parādīšu, kurā vietā es atrodos. Dotā momentā un 7. janvārī varat atbraukt uz abas koncertu, jā. Tā, Tiljösans strand. Lūk. Internetā paskatieties, redziet, un var arī uzrakstīt Tiljösans hotel, un te jau viss dotiek. Redziet, kādi atvari, te viss parādi, kā glābties, un tā tad, lūk, Prince Bertlstīge, tā. Tāda. Šis izskatās tā, ka tāds izcirsts Rīgas jūras līcis, bet pārvietots šeit. Reku, tas viss izgraustais, reku, redziet, varētu redzēt, ir šeit. Jā, tāda interesanti. Jā, skatieties, cik te ir parkētingi, benzīna tanki un te tā kartē var redzēt. Un
oteļi, ir viss apkārt, priecāties, un smiltiņas. Redziet, te visas tās ir, šitā, kur tas pakstīšu man ir, nevar redzēt, reku, te viss šitas tie ir smiltiņām. Mums jau Zviedrijā, jūs ziniet, tas ir baigais tāds retums. Tas ir, jābrauc uz Latvijas kāpām skatīties, bet nu šeit ir tāpat. O, tieši šeit ir tieši tāpatās, redziet, mūsu kāpiņas, redziet, mūsu kāpiņas, jā. Kāds te ir aizmirsis, ir čības. Nu, laikam jau kunga prātā, nu ne jau dāmu prātā. Nu, un redziet, arī mums, tāpat kā jums, mans cienījamais skatītāji, jā, mans cienījamais skatītāji, mums arī skalo jūras sūdu krastā. Nu, latgalietis jau nav redzējis jūras sūdu īstenībā krastā. Noteikti kādā YouTube'ā vai Geogrāfika, kā viņi tur sauc. Tak, free Wi-Fi. Aha. Jā, es varu iekonomēt. Un kur tam meitenes tur tā skrien, redziet? Hops. Hops meitenes skrien. Jā, veselīgs dzīvesveids. Redziet, es viņas burtiski pievilku kaut kur, nu, kilometrs īsti jau nu nebūs, bet kaut kur tā. Tur jau tas jau tur tā, ko jūs redzat tagad tālumā. Tas ir pavisam. Reku pulkstenis ir, tagad jūs redzat, cik ir. Un viņš uz doto momenti vēl nav nositis 20 pāri 11. Tā tad 12 būs drīz jau. Tā tad, nu, es tā domāju, ka te viss apkārt ir smilts un kad vasarā te varētu būt ļoti smuki. Nu, manas domas tāds. Un pats galvenais, kad nevajag jau pirkt biļetīt uz hoteli. Redziet, kā jums tur visas pludmalas slēdz ciet privāti īpašniekiem. Un lai var iet peldēties tiem, kam ir naudas nelieši, tādi ir jūsu valdība tur Latvijā. Dzīvo tikai priekš pagātniekiem, jā. Un redziet tos putnus lieli, kādi viņi lieli putni. Redziet. Un tuliņās būs. Redziet, velēni tādi. Gaidi, ka viņam kāda siļts asti izskalos. Sliņķi tādi, jā. Nu, baigie sliņķi ir. Nu, ko es varu pateikt par vakardienas ampelēšanos? Nu, es biju ļoti pārsteigts un ļoti patīkami tur bija iekšā, protams. Man te jau tur atļauj arī bildēt. Ļoti man atļauj bildēt arī iekšā, bet mums te ir visādi pasākumi vēl, un tā kā nebūs laika man, tad man patīkami ir šodien atrasties svaigā gaisā, nekā tajās mūrētās telpās iekšā. Bet tur ir ļoti smuki. Viss ir pārdomāts. Tu pat durus taisi ar mobilo telefonu aparātiņu ar internetu vaļā. Tu saproti, tev tur ielādējās kaut kas tur iekšā recepšanā un viss notiek. Tu saproti, kādas tehnoloģijas iet uz priekšu. Jā, tur arī cilvēciņi priecājās par dabas brīnumiem. Jā, jo esmu teicis Zviedrijā smiltiņa, neteiksim kā vārds deficīts. Es te vienreiz Zviedram prasu, darba kolēģim, es viņam prasu, ir runa par deficītu, un viņš nesaprot, kas tas ir tāds vārds deficīts. Es saku, tas ir, ka it kā es tev pazīstu, tev ir, a man nav, tu saproties. Un kaut kādā veidā es gribētu, neizskrāpt, es jau neesmu ebrejs pēc tautības. Un tad viņš ir šokā, viņš tā nesaprot, kas ir tāds deficīts, kad, pieņemsim, es viņam stāstu, ka Padomju Savienībā tika
radīta mākslīga krīze, jā. Nu, ko radīja Angļi un Amerikāņi, protams. Un tā, un es teicu, kad mums tur naudiņas bija, bet nevarēja nekā nopirkt. Nu, tie, kas 90. gados jau bija tādi padūšīgākie, ja, jau saņēmušies svarā un viens otrs arī prātā, tad tie jau atcerās, ja? Tie jau atcerās, zini, jo tikai pamuļķīši piemirst. Un tas tā, es šodien ļoti daudz runāju īstenībā, nu tāpēc, kad man patīk runāt šodien. Zini, kā tāds, kā var pateikt, tāds mazs, viegls pohišs un noturējos tā, es jau zināju, ka pārējie tur tūļājās, nevar pamosties un tam līdzīgi, bet es ieturēju tādu distancīt. Nu, atšķirībā uz alkoholu, ja? Atšķirībā uz alkoholu ieturēju tādu distancīt, un tāpēc es tāds prišs, bet mazliet ir sausa mute, tālūk. Tā, es ceru, ka te tā viss rakstās. Jā, rakstās 11 minūtes. 11 minūtes tuliņas es iešu augšā. Un tur ir vairs, un man kurpītes spīdēja. Tā kā kaķim, zini, olas. Redziet, es tur tā vakar uzspodrināju. Tur tas automātiskais spodrinātājs, zini. Bžing, žvank, gar sāniem un tā, un es tev pateikšu, vakar nevajadzēja gaismu. Pēc kurpēm vien varēju vadīties. Un tā. Tā tad nonāca lejais arī parādīt par tiem jūrsūdiem. Redziet, jūs tur redzējāt tos jūrsūdus, ja? Nu, tas šoks es nebiju redzējis. Esmu bijis gar visādām šeit pludmalēm, bet jūrsūdu nebiju redzējis, ja? Un tā. Tā tad lūki. Ir tā kā, ja kādam ir vēlēšanās, pieņemsim, 7. janvārī, braukt uz Tylösand. Es, godīgi sakot, pilnībā nevar pārvaldīt svešu valodu, zini. Bet sandi noteikti smiltis, jā. To es jums varu, zini, zvērēt pilnīgi. Nu, es nezinu, tā saucās šito te pilsētu, pieņemsim. Tylösand, jā. Tā sauc šo pilsētu. Nu, visinteresantākais, es jums uzies augšā arī parādīt. Galvenais, kad šeit var jau to biļeti nopirkt arī pats parasts mirtīgais. Tāpēc es to rādu, ja? Jo Jūrmalā viss ir tāds tā kā mākslīgi dārgs, ja? Pagaidiet mazliet. Ja, tjena mannen. På vilken plats vi är nu? Ni är på vilken plats nu? Okej, ja, jag vet inte vad jag kan komma tillbaka. Jag ska kolla väg nu. Jag kommer strax. Har du tappat bort det eller? Jag är på strandet nu. Jag kommer tillbaka plus minus 2-3 minuter. Okej. Träffas sen. Hejdå. Tā, lūk. Manas cienījumais skatījās šitas lietas kompleks, bet cik es te saprotu, kompleks, kur tur ir tur, un reku visur, ja? Tātad. Paldies par uzmanību. Man ir jāsteidzās. Mums šodien ir tās kaujas, ziniet, es tur iešu apšaut visas. Nu, es neatceros, kā to spēli sauc, nu, tam krāsainām bumbiņām tur mētājās apkārt, ja? Nu, tagad, lūk, tā, kaut kā. Labi, cienījamais, pacietīgais klausītāji un skatītāji. Tur ir baseins un tur kino var skatīties iekšā, bet to es gribēju vēl parādīt, bet, nu, redz, paplāsīties gribēju un kaut ko daudz vairāk izrādīt jums, bet, nu, sanāca kā sanāca, jūs jau ziniet. Grib jau kā labāk sanāk, kā vienmēr. Tātad neparādēs jums to skatu karašu, no turienes iziet ārā un uzreiz ir jūra. Paldies par uzmanību, tikšanos
Uz tikšanās nākamreiz. Hei, do svidanie, tovariši.